vai Latgale pievienosies Baltijai, bija arī tādi, kas gribēja pievienoties Lietuvai, bija tādi, kas gribēja neatkarīgi pasludināt. Tā kā, tas bija teiksim, latgaliešu tautas lēmums, un teiksim, tā noruna viņa pēc Ulmaņa apvērsuma tika pārkāpta. Tāpēc, teiksim, runāt par kaut kādu, skaidrs, ka ir lojalitāte, bet viņa ir arī tas aizvainojums. Tas aizvainojums ir, un viņš ir pamatots. Nu, labi. Nē, šita uzjundīja vecas asins, nu, labi. Nu, tad būtu arī gājuši neatkarību, kad pievienojāties. Nu, labi, joks. Saki man tā, tas, ko man daudz cilvēki prasījuši attiecībā uz pēdējo partiju vispār, nu, kādā pasaka, kur ir tā robeža, respektīvi cilvēki tā kā drusku nesaprot. Viņi baigi ievērtēt, teiksim, kaut kādas gājienas, ko jūs darat kā nestandarta gājienas. Nu, piemēram, ka tas bla bla bla, ja, tas debilākos kaut kādas tur reklāmas, vai ne? Es pieļauju, ka cilvēki ar interesi noklausījās arī to tavu uztaisīto dziesmu, tur tā pēdējā partija. Tas ir taču internacionāli, ne? Nē, tā ir Bandiera Rossa. Bandiera Rossa, sorry. Ko nozīmē, ka nav muziķis? Nu, lūk, un tad vienmēr jautājums, kur ir tas, ka jūs cenšaties būt atraktīvi un cik kur tā nopietnība ir? Nu, kā jau pasaka, cik jūs vienkārši dzenat vēlnu? Nu, kā, teiksim, jauni, inteliģenti cilvēki būdami, tur muziķi, rakstnieki un tā, tas Laimes Lācis un viņš un mums būs, jūs tā kā ejat uz vēlēšanām, ne? Jā, tas ir jautājums, ko ļoti daudz, starp citu, uzdod. Viņi kaut kā nespēja saprast. Viņiem šķiet, ka vai nu ir tādi, kas māk dzīt vēlnu, vai nu ir tādi, kas tagad sēdēs šitādiem ģīmiem, sastingušiem un ancukos un tagad. Bet mūsu pieeja ir tāda, ka mēs vienkārši esam brīvi, dzīvi cilvēki. Bet mēs neesam stulbi. Ja mēs varam par visiem šiem jautājumiem nopietni runāt. Tad laikā, ja mēs redzam, ka teiksim, tā situācija ir tāda, ka nav iespējas nopietni runāt, mēs varam par viņiem arī pajokot. Ja? Tad mēs varam gan. Ja? Tas ir tas mūsu ceļš. Nu jā, jo vienkārši ir tāda drusku nesapratni, tas tā kā happenings vai pieteikums politiskai ilgākai karjerai. Tas ir karjerai noteikti ne. Karjerai noteikti ne, jo tas nav mūsu pamatdarbs un nekad nebūs. Tā ir mūsu... Es par to domāju, ka jūs esat labi pieteikuši sevi, ieinteresējuši publiku. Būsim realisti, Saeimas vēlēšanas rezultāts būs tāds, kā būs. Jautājums ir, vai jūs paliekat telpā politiski? Jā, mēs paliekam, jā. Un tas ir pieteikums ilgākai darbībai. Tas ir tas, ko fakts, jā, jo mēs jūtam, ka tas, kāpēc mēs vispār to sākām darīt? Tāpēc, ka mums visiem vienoja, mēs pat lielu daļu nebijām pazīstami personiski, bet mūs vienoja šī te bezcerības sajūta. Jo pēc 13. janvāra pagājušā gada bija sajūta, ka tagad tas vadzis pārlūzis, tagad kaut kas mainīsies. Tagad beidzot tauta celsies, beidzot mēs kaut ko izmainīsim. Un tad mēs, man teiksim, personiski bija sajūta, tagad pēc pusotra gada būs vēlēšanas, tagad mēs nomainīsim to sistēmu. Kāpēc tu lieto pagātnē? Bija tāda sajūta, tagad vairs nav, ja? Nē, viņa bija pēc 13. janvāra. Ja? Un tad... Jo tuvāk nāca, jo lielāka bezcerības sajūta radās. Jo skaties, kas piedalās vēl? Tie paši vecie vēži. Nav variantu. Vienkārši nekas atkal nemainīsies. Un tieši tāpēc mēs nodibinājām to partiju, lai dotu ļaudīm šo te alternatīvu. Labi, nē, es saprotu. Jo vienkārši kāpēc prasība ilgtermiņa? Tāpēc, ka partija, viena lieta ir, es tagad drusku ālējos, viena lieta ir flashmobs vai teiksim, performance, un otra lieta ir ikdienas, rutīnas darbs partijas birojas. Biroja mums nebūs. Cits darbā vakar bija iebraucis grāmatnīcā Satorī, kur vienkārši sieviete tika izvesta no pacietības, jo viņai zvanīja un teica, vai šeit ir pēdējās partijas birojas. Mūsu pieeja ir tāda. Ko neticēja, ka tas tur nav. Nē, mazs komentārs. Pirmkārt, mums biroja nav un nebūs. Otrakārt, mums partijai nekad nebūs budžeta un mēs viņu nekad naudu neizdosim uz partiju. Mums viss būs brīvprātīga darba. Un mēs pat nepieņemam ziedojumus. Mēs iesakām ziedot to lieko naudu, ko grib ziedot mūsu partijai. Mēs iesakām ziedot slimnīcām, veselības iestādēm, mācību iestādēm, jo viņām tā ir vairāk vajadzīga. Kāds arī gribēja ziedot? Jā, jautāja cilvēki. Un arī, ja mēs tādā gadījumā, ja mēs pārvaram 2% barjeru, mums ir pēc jaunā likuma valsts finansējums, mēs šo finansējumu ziedosim bērnu slimnīcai.
Tas ir oficiāli paziņots, jā. Jācer, ka jūs tā arī darīsiet. Kā pēc tam paiet un saka, sorry, mēs pārdomājam. To es tev labi, garantēju. Bet saki tā atgriežot drusku pie Latgales, vienkārši man ienāca prātā tā liberālā pieeja un godīgi, ko pazīstot, jūs tur, pēc tur arī citas tavas kolēģis īstenībā tevis nepazina. Katolicisma klātbūtne Latgalē, tas ir traucē, kāda tev pasaka? Tev atkal jārunā tiem cilvēkiem. Varbūt Rīgā mums ir nepareizs priekšstats, ka tur baznīca ārkārtīgi daudz ko nosaka. Un gan arī tā, ko pasaka no kancels, par to arī nobalso. Un tad man rodās sajūta, es varu tikai iedomāties, ko viens katoļu mācītājs pasaka par pēdējo partiju. Zini, kā ir? Man pat ir labi draugi mācītāji. Mēs esam muzikants, mēs esam spēlējuši primīcijās. Primīcija ir pirmā mise. Kad tiek ordinēts par mācītāju, tad pirmā mise novada, un tad pēc tam ir tādas kāzas, jo viņš pēc tam vairs nevar precēties, ja? Un tad tur ir tādas svinības kā pa kāzām. Seks, tas ir tikai priekš precētiem cilvēkiem. Un mēs esam spēlējuši tajos pasākumos. Tā kā tie puiši ir tiešām ļoti, ļoti jauki, arī faktiski daudz ar liberāliem uzskatiem, un viņiem nav tādas problēmas. Vispār Latgalē ir tas, ka tur ir daudz dažādas ticības. Daudz dažādas tautības. Cilvēki ir daudz liberālāki savos uzskatos. Teiksim, es esmu dzirdējis, ka saka viena latgaliešu tanta Balva rajonā, saka, nazinu kuķī soka par tiem krīviem šokajiem, bet iteži visi mūsu krīviņi, lobi krīviņi. Ir. Saprot, cilvēki uztver tos, teiksim, arī krievus kā savējos, jo viņi dzīvo turpat blakus Sāģā. Un viņi dzīvo jau 100 gadu. Ja? Viņi ir savādāk, bet viņi ir kaimiņi. Un tāpēc Latgalē daudz vieglāk pieņemt, teiksim. Arī es esmu bijis situācijā, kad stāv, teiksim, cilvēku kompānija, kaut kad 5 cilvēki, un viņi 11 minūšu laikā viņi paspēja savā starpā parunāt poliski, latgaliski, latviski un krieviski. Viens vienkārši iesāk kaut kādu tiešo runu, pāriet uz to valodu, un tad turpina visi runāt tādā valodā. Ja? Cilvēkiem nav šo te robežu. Viņiem tas viss, viņos ir viss iekšā. Ja? Viņi to visu var pieņemt. Bet, respektīvi, tā nav tā, ka, piemēram, ja aglonietis vai pujāts no tribīnas kaut ko pasaka, tad visi tur tā arī nobalso. Vispār ir tāda problēma. Teiksim, pirms pagājušām vēlēšanām es zinu, ka tur Rudzātos, kur es dzīvoju, tur baznīcas kungs bija baznīcā aicinājis balsot par Tautas partiju. Ja? Kas ir ļoti nesmuki. Principā viņš pārkāp tādu baznīcas ētiku. Ja? Pirms šim vēlēšanām es neesmu dzirdējis. Es ceru, ka nebūs tāda. Kur tu pujāts tagad aglonā? Pujāts aglonā izgāzās. Bet skaidrs, ka ir kaut kādi cilvēki, kas tam sekos, bet ir lielākā daļa, es domāju, protams, domā ar savu galvu. Un es esmu dzirdējis no ļoti daudziem cilvēkiem, un kaimiņiem, teiksim, pat runāju, viņi saka, par jaunajiem vāga balsot, par jaunajiem. Tā kā cilvēkiem, viņi ir vīlušies. Vienīgi viņi saprot, ka tas varbūt ar jaunajiem. Atnāk vienotība, pasaka, šie ir mūsu jaunie cilvēki. Nē, par spēkiem. Tas bija domāts par spēkiem, jā. Ok. Bet saki, arī runājot par Latgali, cik vispār viņi cilvēki ir, kā pasaka, viņi zina, kas vispār šajā valstī notiek. Tādā nozīmē, ka, ja es pareizi saprotu, viņi sevišķi baigi neseko līdzi, un tā vēl tik trūk, lai viņi skatītos televīziju, ja? Viņi tā kā saprot, viņiem tādā emocionālā līmenī ir, ka ir slikti, zog, melo. Ja viņi tā kā saprot, teiksim, ka mums tagad ir parādi un jādod, viņi tā. Jo Rīgā mēs tagad tur baigi skatāmies līdzi un varbūt cik nekurš saprot. Dzīve ir rīti, saprot. Cilvēki dzīvo savu dzīvi, viņiem ir lopi. Citu Latgalē daudz vairāk, ja iebrauc, teiksim, no Vidzemes Latgalē, tur pārbrauc pāri Aiviekstei, uzreiz var redzēt, ka vairāk paliek lopu lauku. Tā robeža starp Vidzemi Latgali? Atkal skārši pavilk. Labi, jā. Aivieksti. Labi būtu. Okay. Jā, un uzreiz paliek vairāk lopu, lauki sakoptāki. Ir vairāk saimnieku, mazāks saimniecības, pa 20 hektāriem, tā. Bet cilvēks turās pie tās zemes, ja? Un turās pie tiem lopiem. Un tāpēc cilvēkiem jau ir ko darīt. Saprot, vienkārši te no Rīgas izskatās, tur nekas nav, tur ir čuhņi, ja? bet Latgalē uz vietas viss jau notiek. Cilvēki mirst, dzimst, precās, priecājas, bēdājas. Saprot, nav jau tā, ka būtu viss cauri. Viss ir labi. Saprot, ir problēmas tas, ka izbrauc. Lielākā problēma ir cilvēku izbraukšana. Jā, tur kaut ko vajadzētu darīt, bet tas viss ir kompleksā. Tas nav tā.
Saki, tas, ko es esmu, man liekas, ka arī, bet es varu tikai savu rīdzinieku viedokli paust, ka Latgale diezgan izceļās ar to, ka tur politiķi mēģina uzpirkt vēlētājus. Ja man godīgi, es vienkārši zinu, kaut kāds piemērs, kur ved kaut kādus galdus, kaut kādas tur pārtikas produktus, tu esi saskāries ar šito? Rīgā jau ar kurā tur birojā, tur par labu Latviju vienotības stāstīja, ka saldējumu tur par brīvu varot paēst. Viņi tur sacenšās ābols un saldējumu, viena vienotība ābols un tur. Jā, tā kā tas jau visur ir, es domāju. Es neesmu personīgi saskāries, ka Latgalē tas būtu vairāk. Nezinu, bet apkopojas informācijas arī neesmu. Bet saki, labi, to, ko es savukārt esmu dzirdējis, ka latgalieši viņi tomēr baigi stingri skatās. Ja viņi balso par saviem, tāpēc par čangaļiem. Tā ir taisnība? Arī grūti. Jāsaka, kas tu esi. Grūti. Vai tu kvalificējies, tu esi čangals? Nē, es pēc izcelsmes esmu sēles vairāk, es pus sēles, pus krievs. Garām. Bet es pa turien saimniekoju jau kādu laiku. Un katrā ziņā es uzskatu, ka es esmu iekļāvies, teiksim tā. Un tā. Tā kā es nezinu. Redzēsim. Nav tik trāk, jā. Bet, protams, arī tāpatās, kā droši vien cilvēki jautā par to, cik jūs tā nopietnība un tas performance, droši vien arī prasa tie, kas jums atbalsta. Viņi saka, jūs forši čaļi, bet, labi, jūs vienu ievēlēs Saeimā. Un tur divus ievēlēs Saeimā. Ko jūs tur izdarīsiet? Divus vai tu vari ievēlēt? Labi. Procentu barjeras. Kad 8, laikam mazākais. Cik ir. Labi, jā, bet ievēlēs jūs tur, 8. Kas no tā mainīsies Saeimā 100 deputāti? Diezgan daudz kas mainīsies. Saprot, mēs vienmēr pateiksim no tribīnes to, kā mēs to redzam. Saprot, jo daudz grūtāk ir... Muldētāji no tribīnes pietiek. Nē, daudz grūtāk ir. Viņi muld, bet viņi muld vairāk savās kaut kādās partijas interesēs. Viņi nepaiet. Mums ir tomēr cita pieeja, mums ir tāda sirdskaidra pieeja tām lietām. Bez kaut kādas kliķis materiālās ieinteresētības. Man ir drusku alerģija, ka kāds visu laiku saka, ka viņš ir godīgs un sirdskaidrs, bet labi, es tev piedodu šoreiz. Tā ir pieeja. Es saprotu, es negribu teikt, ka es esmu sirdskaidrs, ka cilvēks katram ir savas kaut kādas blusas, bet mēs mēģinām šī politiskajiem jautājumiem pieiet tā. Okay, tā pieeja ir tāda. Ko es tev varu teikt, lai tev veicās Latgalē, cik es zinu, tad arī Daugavpilī mūs redz, cik latviski skatās, to man grūti spriest. Mums šodien studijas viesis bija pēdējās partijas biedrs, kandidē Latgalē, Anns Atols Bērziņš. Jā, lai tev veicās. Paldies. Vislabāk.